Jau par gaidītu tradīciju kļuvusi Europe Direct informācijas centru darbinieku ikvasaras tikšanās, kas šogad 23. un 24. augustā norisinājās Rēzeknes novadā un pilsētā. Mums ir iespēja mācīties nepārtraukti. Mēs bieži vien tiekamies ES mājā, Rīgā, mēs tiekamies Briselē, dažādos konferencēs, semināros, bet šīs laiks augustā ir laiks mūsu sadarbībai, mūsu kopējam sadarbības garam, viņa stiprināšanai, mūsu radošuma attīstīšanai. Tā kā, es domāju, izmantosim šīs dienas katrs paspriekš sevis un visiem mums kopā, lai mums labiet. Pirmkārt, gribētos teikt, ka esmu sajūsmā par vietu šeit Bākā, vienkārši kolosāla vieta semināriem. Visi cilvēki meklē interesantas, jaukas, radošas vietas saviem semināriem. Šeit mēs tādā vietā esam nonākuši. Šodien šeit esam ar Eiropas informācijas centru kolēģiem, kas ir citi strādā bibliotēkās, citi pašvaldībās, kā šeit Rēzeknē un Rēzeknes novadā. Citur arī atkal strādā sadarbībā Tirdzniecības rūpniecības kamera, tieši tāda uzņēmēja niša. Tātad ļoti atšķirīgi šie informācijas centri, un ļoti svarīgāk ir dalīties pieredzē, iegūt jaunu iedvesmu, un tas, ko mēs esam centušies programmu sastādot kopā ar kolosālo Rēzeknes Europe Direct informācijas centru izveidot. Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā, Eiropas kustības Latvijā un Edits Austrumlatgalē kopīgiem spēkiem veidotajā 2 dienu programmā bija gan Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu apskate, gan iedvesmas un radošumas stunda biedrības Zinis valdes priekšsēdētājas Vitas Brakovskas vadībā, gan fórum teātra izspēle un savas izcilības spodrināšana kopā ar interaktīvā teātra Laiva dibinātāju Ilzi Maspani. Tas viss, lai Europe Direct Latvijas tīkla darbinieki spētu saskatīt ikdienu no citas puses, saredzētu jaunas iespējas un, kā paši teica, dotos mājās ar sajūtu kā 10 centimetrus virs zemes. Šodien, tātad, kā redzat, atkal ir otrs objekts, kas ir daļēji renovēts par Eiropas Savienības naudām no lauku atbalsta dienesta. Gadā no viņiem šo īpašumu Glužņevu nopirka Staņislava Kerbidze ģimene.